drusku arī darbosimies, bet pamatā runāsim par alvas liešanu, konkrēti par alvas podziņu izgatavošanu, kas bija, tā kā šīs pieteiktās sarunas tēma. Man pieredze ar šo ir drusku vairāk kā 20 gadus. Es nodarbojos ar šo lietu. Hobiju, tāda pusprofesionāla hobija līmenī. Un, ja jums nav iebildumu, tas veids, kā es gribētu darboties, ka es vispirms izstāstīšu vairāk par vispār alvas liešanu kā tādu, dolomītu kā tādu, kā mēs ar to vispār, kas tas tāds ir, kāpēc tas ir, kā ar to strādā. Un tad mēģināsim parunāt tieši drusku par podziņām, un tad skatīsimies jau sīkāk, ko mēs varam mēģināt izdarīt. Jo dolomīta formas izgatavošana, tas ir tāds īstenībā ļoti laikietilpīgs process, un mans piedāvājums ir tāds, ka mēs tā kā sākam kopā mēģināt, un tālāk tie ir lielā mērā jūsu lēmumi. Ja jūs gribat tiešām izgatavot sev, teiksim, šīs alvas podziņas, uztaisīt formu, lai paši ar to var darboties, mans piedāvājums tad ir tāds, ka jūs šīs iesāktos akmeņus varat ņemt līdzi mājās un ar to nodarboties, un tad mēs varam vienoties par kaut kādu tikšanās laiku muzejā vai kaut kur, lai pabeigtu, teiksim, kaut kā pa cikliem, lai uzliktu zīmējumu, lai sāktu kasīt un tā tālāk. Un savukārt, ja jūs tas interesē mazāk, tad to jūs, protams, varat nedarīt, bet vismaz iesākt to slīpēšanas procesu man liktos, ka mums visiem vajag. Un tad beigās mēs izliesim kaut kādas dažas alvas podziņas no gatavā, lai pirmkārt jums paliek kaut kas līdzi, pie kā pieturēties, jo savādāk 2,5 stundas pavadīt manā kompānijā un aiziet tukšām rokām, tas būtu skumīgi. Un otrkārt, tāpēc, lai jums būtu iespēja izmēģināt arī to pēdējo procesa posmu, kas ir tā tīrīšana. Jo iznāk, ka tā forma, ko mēs izlēmam, viņa nav pilnīgi tā kā 100% lietojama tajā brīdī. Mums ir vajadzīgs mirklis, lai pēc tam vēl ar to strādātu. Un pēdējais lūgums organizatoriskais no manas puses, ja ir kaut kādi jautājumi pilnīgi momentā uzreiz, tajā brīdī, kad jautājums silts, jo kas ir pats briesmīgākais, ja jautājums pēc tam aizmirstās. Tāpēc, tā kā mums ir brīvs laiks un brīvs formāts, es domāju, ka mēs varētu organizēties tā. Vai jums nav iebildumu? Es lasīju, ka ir ļoti dažāda pieredze, sākot no tā, ka ir pieredze metāla apstrādē un rotu izgatavošanā, un līdz tam, ka vienkārši ir interesi par šo procesu. Tāpēc es ļoti laicīgi atvainojos tiem, kam ir zināšanas dziļākas, mēs iesim, tā kā vairāk vai mazāk visam pēc kārtas cauri. Tātad, vai tik tālu ir jautājumi? Jautājumu nav. Tātad, alvas liešana vispār tehnoloģiski mēs varam iedalīt tādās kā, es gribētu teikt, divos lielos dažādos laika periodos. Un tas, ko mēs šodien skatīsimies, mēs skatīsimies alvas liešanu dolomīta formās. Droši var tos akmeņus, kas tajā pusē palaist apkārt, paskatīties. Tas ir, teiksim, šobrīd apšķelts dolomīts. Tas ir tas, ar ko mēs strādāsim. Un šī tehnoloģija, alvas liešana dolomīta formā, viņa būtībā ir raksturīga sākot faktiski ar dzelzs laikmeta sākumu. Arheologi saka, sākot ar 2. gadsimtu varētu būt. Un līdz viduslaiku beigām, ieejot jauno laiku sākumā. Jo jauno laiku sākumā mēs redzam, ka par spīti tam, ka joprojām ir dolomīta formas, atsevišķām lietām, arvien populārākas paliek metāla, dzelzs vai bronzas formas. Un īpaši tas saistās ar to, ka vispār šī zemo temperatūru saucamo metālu liešana kļūst populāra militāru vajadzību dēļ, kas mums parādās 15. 16. gadsimtā pasaules vēsturē, militārajā vēsturē. Šaujamieroči. Parādās šaujamieroči līdz to lodes liešana, teiksim, musketē vai pistolē. Viņi kļūst par tādu standartu lietu, un tam izmanto parasti visbiežāk tādas metāla standziņas nelielas. Un tajā brīdī mēs redzam, ka alvu arī citām vajadzībām pamazām mēs pārējam uz metāla formām. Alvas karotes, kas ir populāras, teiksim, 16. 17. gadsimtā, 19. gadsimts alvas zaldātiņi, kā populāra rotaļlieta. Mēs runājam jau par, visbiežāk tērauda formām, bet vēsturiski arī, piemēram, bronzas formas mēdz būt izmantots alvas liešanai. Piemēram, mūsdienās man vairāk cilvēki jautāja par laimas liešanu, vai ne?
Vai jūs esat redzējuši, ka mūsdienu laimītes ir arī tādas, kur jūs varat nopirkt, kam iekšā ir papīrīts tā kā satīts, ko jūs varat izlasīt? Īstenībā tā nav pilnīgi jauna ideja. Tā ir tāda 19. gadsimta ideja un ir bronzas lejamvietnes, kas ir domāts, lai tādus puscūķus, piemēram, izliet, un tad viņus varētu lipināt kopā un uz svētkiem tirgot. Līdz ar to alvas liešana, lai gan varbūt ne tehnoloģiski ļoti, ļoti nozīmīga, viņa īstenībā ir klāt esoša visu faktiski tādu metāla apstrādes laikmetu cilvēces vēsturē. Jā, bet tas, kā mēs darbosimies, kā mēs skatāmies šo agrīno Latvijā izplatīto veidu, mēs runājam par alvas liešanu dolomīta formās. Dolomīts Latvijā ir ļoti izplatīts materiāls, un Latvijas gadījumā viņš ir tik izplatīts, ka mēs bieži vien aizmirstam faktu, ka citur īstenībā viņš nemaz nav tik ļoti pieejams. Piemēram, ja mēs skatāmies uz arheoloģisko materiālu, tad Latvijā un Igaunijā šīs dolomīta formas ir un ir diezgan daudz, kamēr, piemēram, Lietuvā mēs gandrīz tādas neredzam, jo Lietuvā vienkārši dolomīts nav izplatīts, nav tik pieejams. Līdz to, piemēram, ja mēs runājam par arheologu festivāliem, tad šādu tehnoloģiju, kā mēs šodien skatām Latvijā un Igaunijā, jūs redzat. Kamēr, piemēram, Lietuvā, visticamākais, ja jūs to redzat, tad tie nebūs lietuvieši. Tie būs kādi cilvēki, kas ir atbraukuši uz turieni ciemos. Un Igaunijā akmens ir piemērotāks. Vispār šai apstrādai nekā Latvijā. Latvijas dolomīts ir tomēr relatīvi ciets, relatīvi trausls. Šī apstrāde, teiksim tāda, tomēr mums ir tehnoloģiski drusku sarežģītāk. Par materiālu alvu droši vien nedaudz. Atkal es palaidīšu vienkārši apkārt, lai ir iespēja paskatīties. Tas, kas ir tajā bļoģņā, ko es laižu apkārt, tie ir drīzāk dzelzs laikmeta, agro viduslaiku, tātad dažādi šo piekariņu paraugi. Tur būs gan arī kaut kādas pāris krellītes, citas lietas. Bet tātad par pašu metālu alva ir atsevišķs, tīrs noscīt metāls. Tātad, ja mēs skatāmies periodiskajā tabulā, tas būtu SN apzīmējums. Un ļoti bieži tas jautājums, parasti vai lejiet svinu? Nē, alva nav svins. Bet atkal no otras puses raugoties, tā alva, ko mēs lejam, viņa nav tīra. Viņa satur drusku svinu, drusku cinku. Hipotētiski ir iespējams, protams, iegādāties arī pilnīgi tīru alvu, bet mēs tā nedaram tāpēc, ka vēsturiski arī šie alvas sastāvi ir bijuši ļoti dažādi. Piemēram, divus, ko es varu nosaukt piemērus salīdzināšanai kā galējības. Mārtiņsalas kapsēta, kas ir vēlā dzelzs laikmeta kapsēta un kas ir diezgan labi izpētīta. Tur, piemēram, ir putnu piekariņa atliekas atrasts, kurām ir 98% alvas tīrība. Kas faktiski mēs varam uzskatīt, ka tā ir pilnīgi tīra alva. Un tajā pašā laikā Ventspilī ir atrasts 15. gadsimta alvas šķīvis, kur arheologi sākumā brīnījās, ka viņš vispār ir saglabājies. Pie tā mēs vēl aiziesim, kā alvas slikti saglabājas. Un šis šķīvis pēc metāla sastāva ir gandrīz 50% svins. Līdz ar to arī cik ir veikts šīs kaut kādas analīzes, cik ir skatīts, tas sastāvs ļoti variē. Tas, kas ir jums rokās, lielākā daļa no tā būs 80% alva. Zemākais, ko mēs strādājam, ir 63% alvas sakausēm. Mūsdienās visvieglāk dabūt ir dažādas lodalvas, paveidus, un tas ir vienīgais nosacījums, ko ir jāskatās, ka principā, ja grib izmantot tādai arheoloģiskai atdarināšanai, vajadzētu skatīties, kur nav sērs iekšā un citi, teiksim, šie savienojumi. Vai kur tas ir minimāli pavisam. Bet visādi citādi, jebkuri, teiksim, sakausējumi ir pieņemami. Ja ir staigāts par arheoloģijas ekspozīcijām, ja ir apskatīti muzeji, sakiet, daudz alvas rotaslietas muzejos redzētas vai nē? Praktiski nav vispār. Un tas saistās ar īpašībām, ka alva ļoti slikti saglabājas zemē, mūsu apstākļos, klimatiskajos. Ja jūs aiziet uz muzejiem, jūs, piemēram, noteikti varat redzēt alvas traukus, alvas karotes, kas nav glabājušies zemē, kas ir, teiksim, kaut kur stāvējuši, nezinu, mājā, noliktavā, vēl kaut kur. Uz to mēs to attiecināt nevaram. Bet tas, kas ir aprakts zemē, dažu gadsimtu laikā pārvēršas pulverī. To mēdz dēvēt par alvas mēri, lai gan īstenībā, tā nav gluži slimība. Tas ir vienkārši, ķīmiskās īpašības. Latvijā ir salīdzinoši vēss, un Latvijā ir ļoti skāba augsne.
un principā, jo skābāka ir augsne, jo ātrāk noārdās alva. Nu, būsim godīgi, ne tikai alva. Sakiet, kāds no jums arheoloģiskajos izrakumos ir piedalījies? Restīvi, ja jūs piedalītos arheoloģiskajos izrakumos, jūs zināt, ka no šīs te augsnes sastāv atkarīgs, piemēram, jautājums, vai mēs atradīsim vai neatradīsim kaulus, vai tikai kaulu ēnas. Ja ir mazāks augsnes skābums, visticamākais varēs atrast kaulus vai kaulu fragmentus, jo skābāk augsne, jo lielāka iespēja, ka visticamākais būs tikai, rokot baltā smiltī, ka redzēs tikai šīs, ēnu vietas. Un alva visbiežāk arheoloģiskajos izrakumos tiek atrasta pulvera veidā. Kā arheologi redz, ka tur ir bijusi alva. Kaut kur uz cilvēka, bet ļoti bieži tas ir tikai kā pulveris. Labākajā scenārijā var nolasīt ornamentu vēl, tad mākslinieki pārzīmē to, kas ir redzams, bet noņemot nost, visbiežāk tas sabrūk. Labs piemērs būtu, no tā, kas man šeit ir, piemēram, šos trīs var arī apli palaist. Tās ir 15. gadsimta alvas saktes. Tādas tika atrastas Ventspilī, Puzes lejaskroga kapsētā. Un arheologi bija ļoti priecīgi, jo tas bija tas retais gadījums, kad tīrot abedījumu izdevās atrast šīs alvas saktes. Un māksliniece Baiba Vaska viņas uzreiz ļoti precīzi pārzīmēja, līdz to bija iespējams izgatavot šīs replikas. Bet realitāte Ventspils muzejā atliekas no šīm saktām šobrīd glabājas mazās stikla pudelītēs, jo viņas vienkārši ir sabirzušas pilnīgā pulverī. Tas, kas viņiem ir ekspozīcijā, ir no šīs pašas sērijas, ko mēs izgatavojām kopijas. Līdz ar to ļoti ilgi arheoloģiskajā materiālā izpratne par to, kas ir bijis no alvas, ir ļoti, ļoti ierobežota. Ir skaidrs, ka kaut kas ir bijis. Par podziņām, ko mēs šodien runāsim, tajā ziņā ir vislabāk, tāpēc, ka ir daži arheoloģiskie atradumi pat ar diezgan precīziem. No šiem podziņu atradumiem, tad skaidrs, ka tādas ir bijušas. Bet, piemēram, par kreļu fragmentiem, piekariņiem vai tām pašām saktām, kā ir skaidrs, ka kaut kas ir bijis, bet kā tas ir tieši izstījies, kas tas tāds ir, praktiski ziņu nav. Un lielā mērā atbildi uz alvas apstrādi sniedz tieši dolomīta formas. Ilgu laiku arheologi Latvijā uzskatīja, ka atrasto dolomītu formu fragmentos varēja liet jebkuru metālu. Kur balstījās šīs zināšanas vai šī ideja? Tā ideja balstījās tajā, ka tepat pavisam netālu Skandināvijā viņi izmanto metālu apstrādēji ziepjakmeni. Es palaidīšu arī apkārt. Un ziepjakmens no temperatūras viedokļa, no tehnoloģiskā viedokļa, viņš spēj izturēt praktiski, neteiksim, jebkuru temperatūru, bet ļoti augstas temperatūras, stabili viņā lēja bronzu, lēja sudrabu, un līdz ar to vietēji arheologi traktēja atrastās dolomīta formas kā Latvijas variantu šim pašam procesam, kā akmens formās, tā tad lēja arī bronzu. Bet pēc 90. gada Latvijā pamazām sāk ienākt eksperimentālās arheoloģijas zinātne. Sakiet, kāds no jums vakar bija uz pasākumiem šeit? Tie, kas bija vakar, un ja kāds bija pie Thompsona, tad par to viņš noteikti stāstīja gari un plaši. Tātad es tikai 2 vārdos pateikšu, pamat ideja ir tajā, ka svarīgs ir ne tikai atdarināmais priekšmets, bet tātad process, kā mēs to atdarinām. Ka pirmo reizi tātad tiek mēģināts Latvijā pēc Padomju Savienības sabrukuma saprast, kā tad tas tika izgatavots. Un tad, kad ap 2000. gadu, konkrēti tas būs kaut kāds 2001. gads, pirmie arheologi interesanti sāka mēģināt liet kaut ko dolomīta formās, izgatavot dolomīta formas un sākt liet. Pirmā tāda būs Dagnijas varāna, kas faktiski ir pamatlicējs šeit vispār alvas liešanas. Ja jūs interesē alva, tad katrā ziņā Dagnijas varānas raksti ir tie, kas jums ir saistoši. Un viņi bija faktiski pirmā, kas pamēģināja saprast, ka īstenībā bronzu izliet šajās dolomīta formās praktiski nav iespējams. Vai tas ir kā vienreiz lietojams process, tā forma visbiežāk saplīst, sašķīst, vai arī pat, ja izdodas izliet, tad tā forma nav ļoti gluda, viņa ir drīzāk tāda, ja jūs varat iedomāties, tāda apvārīta, neapvārīta, jo dolomīts pie augstām temperatūrām viņš izdala gāzi. Un vienu brīdi vēl notika tāda diezgan aktīva diskusija šo pašu eksperimentālo vai arheologu, vai drīzāk tādu rekonstruktoru vidū notika diskusija par to, ka varbūt tomēr, kāpēc nē, labi, mēs izlējam pamatformu, tad mēs kaut ko tur slīpējam, vēl kaut ko darām, bet īstenībā tas ir absolūti neefektīvi, tāpēc, ka tā dolomīta apstrāde ir pietiekami sarežģīta, pietiekami smaga,
lai negribētos to padarīt par vienreiz lietojumu formu. Gribētos, ka tas tomēr ir tāds daudzreiz lietojams process. Un līdz to tika izdarīts secinājums, ka tā tad tam, kas tiek lietas dolomītā, ka tam ir jābūt ar būtiski zemāku šo temperatūru nekā, piemēram, bronzai un sudrabam. Latvijas arheoloģiskajā materiālā tāda lieta ir tieši viena, tā ir alva, un līdz ar to pamazām sāka rekonstruēt alvas rotaslietas jau pēc šīm dolomītu formām. Domājot par to, ka tātad, ja reiz ir atrasta šāda dolomītu forma, tātad tas ir tas, kas pilnīgi noteikti ir bijis kā alvas izstrādājums. Šeit tas, kas šodien ir uz galda, ir savā ziņā, nu, teiksim, kokteils nedaudz. Te ir daļa, kas ir atdarināta tieši no formām, daļa, kas ir atdarināta pēc alvas atradumiem, un dažas formas ir izgatavotas pēc līdzīgām bronzas, nu, teiksim, šīm formām. Bet, piemēram, šī formiņa ir kopija vienīgajai, kas Latvijā ir atrasta pilnībā, nu, nesalausta, nesabojāta šī dolomīta forma, tā būs šāda. Vienmēr ir laba diskusija, kas tas tāds ir. Citi saka kamielis, mēs sakām putniņš, bet tikpat labi tas ir sunīts, kaķītis vai ļoti tizls zirgs. Bet, nu, katrā ziņā tas ir tāds, jā, jautājums izraisoši. Bet, nu, katrā ziņā zoomorfā forma, tas būtu skaidrs. Un visbiežāk tiek traktēts kā putns, konkrēti šī. Vēl viens apstākļus, kas liek domāt, ka īstenībā tās alvas rotaslietas ir pietiekami populāras bijušas, ir jautājums, cik daudz ir atrasts formas. Jo, ja mēs skatāmies uz tādu kā katru apdzīvotu vietu, varbūt arī netiek atrasts pilnīgi katrā apdzīvotā vietā, bet ir atsevišķas vietas, kur viņas tiek traktētas pat kā alvas liešanas darbnīcas. Nu, piemēram, Tērvetes pilskalnā ir atrasti 120 formu fragmenti aptuveni. Un tas nozīmē, ka tātad šis pieprasījums ir bijis pietiekami augsts, pietiekami liels. Ņemot vērā metāla īpašības, ir jāšaubās, vai ir eksistējis tāds atsevišķi īstamats alvas lējējs. Nu, droši vien nē, drīzāk tas ir bijis rotkalis, kurš ir darījis arī šo darbiņu, bet nu, to grūti pateikt. Tātad par formām, par temperatūrām, par to, kāpēc tā izturība tāda, kā ir. Alvas kušanas temperatūra ir būtiski zemāka nekā bronzai vai sudrabam. Ja bronzai sudrabam kušanas temperatūra ir ap un virs, nu, principā virs 1000 grādiem, tad alva kūst sākot no 236, nu, un uz augšu. Principā mēs varam teikt, ka līdz 300 alva vienmēr stabili ir izkausēta. Tas nozīmē to, ka jebkurā ugunskurā, jebkurā pavardā, principā ir iespējams alvu izkausēt. Jo, ja mēs skatāmies, piemēram, uz bronzu, uz sudrabu, tad līdz galam neatbildētais jautājums arheoloģijā vienmēr ir, kā tad ir izskatījušās plēšas. Nu, tajā laikā, jo ir skaidrs, ka, lai nodrošinātu šādu temperatūru, ir vajadzīga kaut kāda mākslīgā gaisa padeve. Ir versijas, kas ir, un Latvijā faktiski šo plēšu fragmentu atradumu nekāda nav. Kāpēc? Tāpēc, ka visticamākais tas ir bijis vai nu tīri no ādas, vai pamatā saturot ādu, un āda mums nesaglabājas tādā veidā, un īpaši ādu kombinācijā ar koku tas ir švaki. Versijas ir dažādas, ir versijas, ka plēšas varētu būt līdzīgas, kā mēs mūsdienās viņas saprotam, ir versijas par saucamajiem ādas maisiem, kas vienkārši tiek izmantot, un galu galā, ja mēs skatāmies, piemēram, Āfrikā līdz pat etnogrāfiskajam periodam temperatūras nodrošināšana izmantoja bambus nūjas ar izsistiem vidusposmiem un pūtu kaut vai gaisu. Respektīvi, īstenībā šo temperatūru pacelt ir iespējams, bet tas ir pietiekami sarežģīti. Kamēr alvas gadījumā tas absolūti nav vajadzīgs, un mēs varam to izdarīt jebkādos apstākļos. Otrs, kas atvieglo šo procesu, ir jautājums par to, kur kausēt. Paņemiet arī, palaidiet apkārt kādu no tiem māla trauciņiem. Tie ir tīģeļi. Tīģelis ir trauks, kur mērķis ir kausēt metālu. Un, ja mēs runājam par bronzu un sudrabu, tā ir tieši tikpat liela problēma kā pārējie aspekti, kas saistās ar temperatūru. Māls kūst aptuveni pie šī 1000 grādiem. Aptuveni pie 1000 grādiem kūst māls, līdz ar to, piemēram, lai kausētu bronzu vai sudrabu,
māla tīģelis ir ļoti riskanti izvēle. Nu, atkarībā no smilšu pieauguma, no vispārējā, bet tur īstenībā reizēm ir jautājums, kas pirmais? Māls vai bronza? Un, jā, un vakardien kaut kas arī izkus? Jā. Nu, skaidrs. Nu, jā. Nu, tāpēc, ka ar metāla apstrādi tas nav vienkārši, teiksim, šāds plenērs, nu, tas drīzāk tāds kā reklāmas tīzers, droši vien salīdzinoši, jo nav iespējams fiziski to izdarīt tik īsti, tad mums tāds 3-dienieks būtu vajadzīgs normāls. Nu jā, nu lūk, restīvi, māla tīģeļi vienmēr ļoti riskants pasākums, bet vēsturiski to risina, nu labi, mūsdienās sāksim to, ka ir grafīti tīģeļi, varbūt šamotu tīģeļi, un šamots ir tas, ko visbiežāk, teiksim, arheologi arī grēko, drusku pieejaucot klāt, tāpēc, ka tas nav nekādā veidā uzkrītoši. Bet vēsturiskā metode ir, jūs droši vien redzējat, ka zvirgždus izmanto blakus podnieks. Tātad zvirgždu piejaukums, liels zvirgždu piejaukums nodrošina šī tīģeļa saglabāšanos, bet tātad pirmkārt tas ir tehnoloģiski sarežģītāks process. Zvirgždu iegūt tomēr it kā, lai gan ļoti vienkārši lieta, nu tas prasa laiku, spēku, smalcināšanu. Un arī, nu, būsim godīgi samīcīt, teiksim, lielu daudzumu šo te zvirgždu. Zvirgžds tātad ir izdedzināta akmens kripatiņas, ka mēs izdedzinām akmeni un viņu saberžam faktiski pulverī. Un šīs masas izgatavošana, arī tīģeļa izgatavošana tomēr ir pietiekami sarežģīta, plus ar lielu zvirgždu saturu viņi tomēr ir bišķi trauslāki nekā, nu, vienkārši no mālas milts masas. Alvas gadījumā tas nav vajadzīgs, līdz ar to mēs varam skatīties uz kā ļoti tehnoloģiski vienkāršu procesu. Līdz ar to, ja ir jautājums, kur tad mums ir sarežģītība, nu tajā alvas liešanā, alvas darināšanā, īstenībā viss sarežģītība ir tieši formas izgatavošanā. Un ar to mēs pamatā šodien arī mēģināsim vismaz drusku eksperimentēt, drusku nodarboties, kaut ko paskatīties. Bet es domāju, ka par formu, lai runātu tālāk, mēs tad drusku vispirms parunāsim par to, ko mēs gribam šodien izgatavot. Mēs gribam izgatavot alvas podziņas, nu vai vismaz mēģināt izgatavot alvas podziņas. Kāpēc tieši alvas podziņas? Tāpēc, ka alvas podziņa ir laikam vistipiskākais, vai vismaz viens no vistipiskākajiem tādiem, aizmirēju tieši demonstrējumus šobrīd. Uz celainas malā jūs varat redzēt, ir alvas podziņas piešūts. Jā. Nu, lūk, tātad tas būs viens no tipiskākajiem alvas pielietojumu veidiem, ko mēs varam ļoti plaši pielietotu redzēt. Es atšķiršu divās vietās grāmatu, kur jūs varat redzēt, kā izskatās. Kas? Apģērba gabals tā ir kaputs. Tas ir viduslaiku vairāk. Arī, nu, man ir bez apstrādātām malām, bet man tā doma ir tā pati. Tas ir tāds tipisks viduslaiku, nu, pleciem galvai, nu, vienkārši, lai siltāk. Tā, pirmajā atšķīrumā jūs varēsiet redzēt, kā izstās arheoloģiski atrastas šīs te alvas podziņu rindas. Un tālāk ir schematiskais. Nu jā, gan šeit, gan, piemēram, šeit var redzēt, kā izstās pēc rekonstrukcijas. Kas ir tas, tā kā es domāju, kārtāk vienkārši turat vaļā abus. Un, nu jā, respektīvi, kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka īstenībā, lai vienu villaini normāli apstrādātu šādām alvas podziņām, ir vajadzīgs 100 podziņas. Un tas ir tāds, smalki sakot, īstenībā izaicinošs process no tā viedokļa, ka tas ir tomēr par spīti tam, ka gatavā formā, nu tas rokdarbs, viņš ir tomēr pietiekami ievērojams. Tas, ko mēs mēģināsim, ar ko mēs mēģināsim šodien strādāt, mēs mēģināsim strādāt ar viena no 3 iespējamiem veidiem, tātad formu, nu tas mērķis, kur mēs tā kā mēģināsim tiekties. Jo jums šeit ir redzami 3 dažādi alvas tā kā podziņu nosacīti varianti. Viens variants ir šāda veida forma, kuras rezultāts būtu šāda, es palaidīšu arī apkārt attiecīgi, kas īsti nav podziņi. Viņi ir tā kā ķepiņas, kuras var, nu, ielocīt, iespiest, bet būsim godīgi, tā ir diskutabla tehnoloģija no tā viedokļa, ka daļa arheologu saka, jā, tā bija, nu, un daļa saka, ka nē, tā īsti nebija. Nu, līdz ar to tā ir versija, kas šai versijai ir pozitīva, tas, ka ir salīdzinoši viegla ievietošana,
Un otrs, kā arī izgatavošana. No izgatavošanas tehnoloģijas viedokļa šis būs tāds pats vienkāršākais ceļš, kā mēs varam izgatavot. Kur ir tas pamatojums, ka bija, vai kur ir tas pamatojums, ka tomēr nebija? Ir konkrēti, piemēram, atradumi par to, ka ir ne tādas, bet tās, kas ir šūtas. Kam ir tā tad caurējošās. Tās ir konkrēti atrasts. Un ir atsevišķi atradumi, īpaši drusku lielākām tām podziņām, kas ir, kur nav nolasām tā apakša, kur viņa nav saprotama. Un tas stāvoklis ir tieši tik bēdīgs, ka nevar līdz galam pateikt. Un līdz to tad, kad tas to pašu Dagnijas Varānu savā laikā diskutējot, ka ir tā versija, ka varbūt tā ir, bet īsti nav. Un savukārt precīzi formas atradumi, kas pateiktu, ir tā vai tā, nav. Mums nav. Un līdz ar to visas tās 3 versijas formām, kuras mēs tā kā šodien skatām, viņas īstenībā visas ir versijas. Jā. Tāpēc, ka mēs zinām, ka bija dolomīta forma, jo savādāk nebūtu bijušas šīs te podziņas, un mēs zinām apmēram, kā viņas izstījās, jo ir šie atradumi ar villaiņu fragmentiem. Bet, piemēram, tāda tiešām, ka 100% ir bijis tā, nē, mums tāda, diemžēl, nav. Ir fragmenti atrasti, bet, piemēram, ļoti bieži ir kā, ja mēs runājam par tām pašām formām, tas, manuprāt, ir līdzīgi kā, piemēram, ar dzelzs sārņiem. Latvijā vienīgais metāls, kas mums ir purva rūda. No tā, kas mums ir šeit. Un vienīgās pēdas, kas mums par viņu ir arheoloģiskajā materiālā, ir vai dzelzs redukcijas krāšņu paliekas, vai sārņi, vai kricas, kaut kādi fragmenti. Un, piemēram, krica ir, jēldzels tas, bet, piemēram, sārņi, kas īstenībā no mūsdienu viedokļa būtu svarīgi varbūt no ķīmiskā sastāva, no vēl kaut kā. Jāsaka, 60. gados viņas vienkārši nosvēra, cik kilogramu tajā laukumā bija, un daļa turpat arī, teiksim, palika. Un ļoti iespējams, ka, piemēram, kaut kāda sīkāka gabala no dolomīta formām, no vēl kaut kā. Vienkārši dažādos laikos mēs skatāmies ļoti dažādu uz lietām. Tā ir normāla parādība. Piemēram, klasisks piemērs, atvainojos, neliela atkāpe no alvas liešanas, bet par arheoloģiju. Sakiet, cik no jums ir redzējuši, kā izskatās Talsu pilskalns? Es domāju, ka redzējuši ir visi, vai ne? Ir taču tik skaisti, tur piebrauc, ir ezers, ir augšā pilskalns. Un tad, kad uz viņu skatās, un kāpēc es to stāstu tādu pārsteigumu, jo man pašam tas bija pilnīgs, teiksim, jaunums, pa ko es vienkārši nebiju aizdomājies. Kad mēs skatāmies uz šo pilskalnu, liekas, ka mēs redzam visu, kam būtu uz pilskalna jābūt lielais plakums, tur neliels pacēlums. Un galā garena smilšu čupa. Kas ir garena smilšu čupa? Valnis. Tam ir jābūt valnim, taču kas tas cits varētu būt? Un man kauns atzīties tikai pagājušajā gadā Talsu muzeja konferencē, kad sāka stāstīt detaļās par Talsu pilskalnu, es sapratu, ka šis valnis ir īstenībā 30. gados izraktās arheologu zemes, kuras viņi nebija sabēruši atpakaļ bedrēs. Un ka līdz pat 60. 70. gadiem nebija pieņemta obligātā praksa, kā tas ir mūsdienās, ka arheologs mūsdienās cenšas atstāt tieši tā, kā bija. Viņš cenšas pat velēnu uzmanīgi noņemt, izrakt, aizrakt, salikt velēnu. Tajā laikā tāda praksa nebija pieņemta. Un līdz ar to, tas, ko es mēģināju šo piemēru pateikt, ka vienkārši dažādos laikos ļoti mainās tā tradīcija, arheoloģiskā, ja. Un līdz ar to es pieņemu, ka hipotētiski var būt tikpat labi muzejos, ja mēs, teiksim, pamatīgi mēģinātu iet cauri visam dolomītu, atradumiem, ļoti iespējams pēkšņi, mēs redzētu kaut kādu, podziņas fragmentu, kas varētu tur pateikt, ka tā tas ir bijis. Bet būtībā, tādu precīzu datu uz šodienu nav, bet tas nenozīmē, ka to nebūtu iespējams kaut kā konstatēt. Bet, piemēram, ja jūs jautājāt, atgriežoties pie šī stāsta, ja, tad pie šī stāsta atgriežoties ir tas, ka nav, to nevar īsti noliegt, jo tad, kad toreiz šīs lielākās pētīja, nav no tā laika arheologiem neaprakstu un ziņu, kas liecinātu pa apakšā esošu kājiņu. Ja nav apakšā esoša kājiņa, kā tad turējās klāt? Viena versija šāda, jo no tehnoloģiskā viedokļa šis ir pats vienkāršākais ceļš. Kā to var izdarīt? Jo tad tas produkts izskatītos vienreiz. Gana labi locās vienreiz. Šeit var paņemt, apskatīties, salocīt tieši tādu pat podziņu. Alvā ir tas, ka 2-3 reizes viss. Un tas ir atkal cits stāsts jau pa vēlākiem laikiem, ka 16. 17. gadsimtā, piemēram, parādās derību gredzeni, kas ir alvas gredzeni ar sadotām rociņām. Neviena forma,
un līdz galam pilnīga skaidrība par to, kā normāli to gredzenu saliekt, nu, ja viņš būtu taisnajā formā, lai viņš nesāktu tirkšķēt un slikti uzvesties. Nu, vienīgais, kas iespējams, ka ja viņi ir lieta metāla formās, ka viņi ir tik plāni, nu, ka viņam tā tomēr elastība ir drusku lielāka. Bet jā, respektīvi var salocīt, bet salocīt principā var 1-2 reizes, un pēc tam tas nolūst nost. Nē, nu bez maz vai. Nu, un līdz to tāpēc saka, ir tie jautājumi, kas nav līdz galam atbildēti. Tātad tas ir viens veids, kā mēs varam skatīties. Otrs veids ir šāda forma. Un šeit mēs varam sākt pievērst uzmanību. Redzat, šeit ir tāda kā caurējoša līnija pretējā pusē. Tā būs vieta, kas rada, es padošu divas apskatīties, šādas. Tā nebūs kājiņa mūsdienu izpratnē, bet tā būs šī te vieta, caur kuru var izvērt Dievu. Un šis ir visticamākais variants. Ja mums būtu jādomā, kā visticamāk bija, nu tad šis varētu būt tas, kā visticamāk ir bijis. Jo tehnoloģiski par spītam, kad ir sarežģītāk nekā tas iepriekšējais, šis ir vienkāršāk nekā nākamais modelis, ko mēs skatāmies, un spriežot pēc tā, ko arheologi gan ir atraduši ar šo piešūto versiju, šis izstās arī visticamākais. Jo tas, ko jūs grāmatā redzējāt, jūs redzējāt, ka tās podziņas, viņas it kā ir drusku nostāvošas, bet viņas nestāv tā, kā mēs mūsdienās iedomātos uz kājiņas, teiksim, podziņu. Jo, piemēram, vēlāk 19. 18. 19. gadsimtā mēs redzam alvas pogas, nu, pogas, bet tajā vēsturiskajā viņa ir tiešām piešūta kā dekoratīva būtībā lente, jo kāda tā ir tehnoloģija. Mēs uzvaram uz, nu, noscīt uz diega vai uz zirga astra, teiksim, kaut kādā gadījumā šo te rindu, un tad rindu mēs šujam klāt. Līdz ar to šī ir tāda kā, nu, ticamākā versija, un tas būs arī tas, ar ko mēs šodien mēģināsim drusku tā kā paspēlēties, nodarboties, paskatīties, kā mums sanāk. Mēs tieši uz šo versiju arī iesim. Vēl viena lieta, protams, kas ir jautājums un uz ko nav atbilde, kas tas tieši pa materiāli bijis, ko mēs izmantojam šī, nu, teiksim, caurumu nodrošināšanai. Jāsaka, mēs, teiksim, tā izmantojam pieejamus koku instrumentus. Konkrēti, ja jūs ieskatīsieties tajā vācelītē, jums priekšā jūs atradīsiet zobu bakstāmos. Jā, tur tajā koka, jā. Jā, tad mēs izmantojam šos, jo viņi vienkārši diametrs ir vairāk vai mazāk atbilstoši, un savukārt plucināt no koka. Ne uzreiz, bet jā. Būsim godīgi, īstenībā tā izdegšana tas arī ļoti jautājums, piemēram, līdz kādai temperatūrai tā alva ir, nu, uzkarsus reāli. Un būs gadījumi, kad ļoti ātri, ļoti konkrēti tas koks 1, 2, 3 reizēs pārdeg, un būs gadījumi, ka var īstenībā liet diezgan ilgi, tā temperatūra ir zemāka, nu, turās. Trešā versija šim pašam stāstam būtu ar 3-daļīgo formu, kur tā kā tiek veidota kājiņa. Bet tā ir drīzāk tāda variācija par tēmu, jo vispār ir liecības par 3-daļīgajām formām, bet, nu, kā jau es minēju, tāda konkrēta atraduma nav, būs šādas. Bet tā kājiņa pirmkārt iznāk ļoti tieva, otrkārt viņai tā distance nešķiet atbilstoši tam, ko var redzēt, nu, tajā arheoloģiskajā materiālā. Līdz ar to tas tāds kā kopu secinājums par šo būtu tas, ka mēs mēģināsim iet tad uz to 2-daļīgo formu, kur ir no vienas puses mums ornamentāla grupa un no otras puses, kur mēs varam, jā, šo te, teiksim, ieliekamo kociņu likt un attiecīgi. Ja mēs skatāmies uz formām šāda veida, īstenībā pilnīgi vienalga uz podziņām vai kaut ko citu, tad ir atsevišķas lietas, es piedāvāju šo tā kā palaist apkārt, un te vienkārši varēs redzēt visas tās lietas. Tātad ir atsevišķas lietas, par kurām mēs varam runāt. Tā forma, ko es tagad dodu apkārt, tā ir Marijas saktas forma viduslaiku. Ir daļa, kur ir pats ornaments, tā, jā, es parādīšu uz cits. Tā tad ir daļa,
kur ir pats ornaments, pats zīmējums, kur mēs redzam, nu tātad tas ir tas, ko mēs iegūstam. Bet ir virkne ar lietām, kas ir vajadzīgas vēl. Tātad augšējā šī daļa ir ielietne. Pa turieni mēs lejam iekšā. Kas būtu svarīgi, izgatavojot formu, labi, tā ielietnē varbūt nav jābūt ļoti lielai, īpaši podziņu gadījumā, kas tomēr ir tāds relatīvi neliels izstrādājums. Bet viņai ir jābūt. Kāpēc? Tāpēc, ka daudz asāku, daudz kvalitatīvāku lējumu mēs iegūstam tajā brīdī, kad ir masa, kas spiež. Nu, respektīvi, mums būtu svarīgi, ka tajā ielietnē var droši liet, un tad viņš labi izplešas, labi izspiežas pa faktiski, nu, visu formu. Un vēl viena lieta, ko jūs varat redzēt, ir šīs tā kā tievās līnijas. Visticamākais alva viņās varbūt pat neieplūdīs. Vai arī, ja ieplūdīs, tad tas būs tāds, nu, mata tievuma līnija. Tie ir saucamie gaisa kanāli, jo vienkārši ir vajadzīgi, par spītam, ka dolomīts it kā ir relatīvi porains un it kā pie tik zemes temperatūras viņš varbūt pat nebūtu vajadzīgs tas gaisa kanāls, tomēr tā kvalitāte būtiski atšķirīga. Tikko ir tie gaisa kanāli, tā plūsma ir daudz labāka, daudz brīvāka. Līdz ar to, faktiski, ko nozīmē formas pēcapstrāde, pilnīgi, teiksim, jebkuras formas. Pirmais būtu noteikti nogriezt nost tātad šīs te lejamveidnes, ielietnes daļas un atdalīt šīs te, kas ir tievie, nu, gaisa kanāli. Bet tā, šīs podziņas, te bija viena, te bija otra. Es palaidīšu vēlreiz vienu tās pašas, kuras jūs jau redzējāt, bet ar drusku citu domu. Tagad paskatieties tām podziņām sānus un aizmuguri. Jūs redzēsiet, ka šīs nav apstrādātas. Viņas ir faktiski, nu, tikai rupji apgrieztas. Ko tas nozīmē? Malām vajadzētu tikt novīlētām, jo viņas šobrīd ir asas, viņas ķerās, viņas nav patīkamas. Un lejā jūs redzēsiet tieši to pašu, viņām ir nevis tikai tas viducīts, bet viņām no to kociņu drusku tomēr gar malām kaut kur aiziet. No vienas puses liekas kāda starpība. Bet īstenībā tajā brīdī, labi, ja tas būs īss kaut kas un tiešām uzverams var būt uz astra vai kaut kā tāda, tas ir viens, bet ja ir vajadzīga gara rinda un tas iet uz vilnas, teiksim, pavediena vai lina, ļoti iespējams, ka pārplēsīs. Ar to pašu podziņu, ka tikko viņi sagriezīsies, verot cauri, nu viņi vienā brīdī pārplīsīs. Līdz to ir ļoti liela nozīme tai pēcapstrādes daļai. Ja mēs skatītos laika ziņā, ko laiku patērē tieši liet un apstrādāt, tad nesalīdzinām daudz vairāk laika ir tieši vajadzīgi šai pēcapstrādē, jo pats izliešanas process, viņš tomēr ir salīdzinoši primitīvs, salīdzinoši vienkāršs. Un tajā brīdī arī, nu, teiksim, kad mēs lejam, ja kaut kas nesanāk, absolūti nekas, mēs to vienkārši savācam, iemetam vēlreiz tīģelī, pēc brīža lejam, absolūti bezatkritumu pasākums. Bet tad, kad ir iznācis labi, mēs varam teikt, ir iznācis labi, tas tāpat nozīmē vēl īstenībā zinām brīdi apstrādai. Un jā, būs reizes un gadījumi, kad šī apstrāde būs varbūt vajadzīga mazāka, bet tik un tā praktiski vienmēr mēs redzēsim to, ka kaut kāda šī te apstrāde ir nepieciešama. Par problēmām attiecībā uz dolomītu formām. Tātad dolomīts plīst. Un podziņu gadījumā varbūt tas būs drusku mazāk izteikti, jo podziņai it kā ir tā konkrētā malas līnija, bet viņai tomēr ir drusku tā nopaļotā forma, kas nav tik kritiski, bet tad tajā brīdī, ja mēs redzam kaut ko, kam ir principā taisnas malas, bijušas vai ir vajadzīgas šīs taisnās malas, mēs varam saprast, ka ir liels risks noplīst. Piemēram, šeit redzat, ir noplīsts, teiksim, fragments, un šeit pie ielietnes. Pie ielietnes tas būs ļoti regulāri. Ielietnes daļā ļoti bieži plīsīs, nu, kaut kādas šķembas garām, kāpēc? Tāpēc, ka tur ir ļoti liela temperatūras slodze. Skaitam, ka visur, kur ielīsas tālāk, viņš īstenībā ļoti zibenīgi atdziest. Dolomīts perfekti absorbē temperatūru. Mēs vēlāk izmēģināsim, tad, kad mēs liesim, mēs varam vaļā formu. Augša ir tik karsta, ka var apdedzināt pirkstus. Iekšā var mierīgi ņemt rokās jau. Nu, viņš to temperatūru pilnīgi zibenīgi. Un tātad līdz to pie tās ielietnes tas būtu skaidrs. Bet visur citur, tur pat grūti pateikt, vai tā ir temperatūra, vai kaut kāds iekšējs akmens defekts. Tas, ko es saku, piemēram, igauņiem, šī dolomīta kvalitāte tomēr ir
augstāka nekā Latvijā pieejamā. Un otra lieta, diemžēl jāatzīst par spītam, ka es faktiski ar šo nodarbojos 20 gadus, es nespēju pēc smaržas vai garšas atšķirt, vai dolomītā ir iekšā gaisa burbulīts, nav iekšā gaisa burbulīts, jo nekas nav tik briesmīgi, kā tad, kad es rūpīgi noslīpējis dolomītu, tad sāc lēnām griezt formu, un saprot, ka tur ir gaisa burbulis, un tu vari vienkārši izmest to akmeni. Vai arī vēlreiz no sākuma sākt viņu tur šķelt, slīpēt, vēl kaut ko. Līdz ar to tikpat labi tas ir kaut kāds maza defekta jautājums. Tas, no kā ir jāizvairās tieši darot, ir jāizvairās no ļoti, teiksim, tādas asas līnijas, tuvu 90 grādiem. Jo tajā brīdī, kad mēs iegūsim kaut kādu to pārkaru, kur tā alva, tā ļoti labi ir pieķērusies, tad iespējams, ka viņi to akmeni arī atraus. Līdz ar to, piemēram, šitais nebūs labs piemērs, tu atradīsim labu piemēru. Piemēram, šī pat formiņa, kas apkārt jau gāja, ja? Viņā ir ļoti detalizēts it kā ornaments, bet jūs redzat, ka viņš ir sekls. Viņš nav ļoti, ļoti dziļš, viņš nav ar ļoti asu. Un, piemēram, te jūs skatīsieties augšā, kur ir domāts, lai viņu var pakārt, tā caurumvietiņa. Tā savukārt jau ir drusku apdrupusi. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti mazs akmens puļķītis, kurš, viņam ir slodze. Līdz ar to, tad, kad savu formu grebi, tad būtu svarīgi tam beigu produktam, ka tā maliņa tomēr ir drusku nopaļot, jo it kā gribās piešķirt to aso līniju, jo tas ir skaisti. Liekas, tā asā līnija, viņa ir glīta, bet īstenībā, ka, ja tā līnija ir tāda pārāk asa, pārāk kantaina, tas beidzās parasti ar plīsumu. Piemēram, es palaidīšu apkārt tagad Zirdziņa gatavo figūriņu, ja jūs paskatīsieties. Viņa it kā liekas no vienas puses asa, bet jūs redzēsiet, ka tās visas malas ir tā kā drusku nošļauktas, drusku tādas nopaļotas it kā. Un no vienas puses mēs varam runāt, ka tas ir tāds dizaina jautājums, bet īstenībā no otras puses tas ir arī tīri praktisks jautājums, jo tas akmens, diemžēl, šķeļās, plīst, tās īpašības ir ļoti, ļoti, ļoti dažādas. Tā, vai ir tik tālu jautājumi kaut kādi? Bet tā kokā arī var izgrebt tādus? Hipotētiski, jā, bet tas gan ir vienreiz lietojams, divreiz lietojams pasākums. Tāpēc, ka par spīti tam, ka temperatūra nav augsta, viņš deg. Viņš vienkārši deg, un ja pirmās 2-3 reizes tā pārogļotā kārta varbūt pat liksies, ka viņa bezmaz kā izolators, tā kā funkcionē, jūs zināt, ka tad, kad koks līdz zināmajam brīdim, viņā sāk sarauties tā ogla. Un tajā mirklī, kad tā ogle kaut drusku sarausies un alva tiks tur iekšā, viņi izraus visu. Tā kā atbilde, vai var atbilde, jā, var kokā, piemēram, ļoti bieži praktizē iezāģēt vai salikt no koka formiņas. Teiksim, ja ir tīģeļos lieka alva, kur, tu izlaist, lai tev ir stienīši, nestienīši, bet īstenībā tā priekš formas, tas ir tas, ko es teicu par šo neizturēšanu, temperatūras. Jebkuras formas izgatavošana īstenībā ļoti, ļoti liels darbs. Arī kokā izgrebt formu, izaicinoši, tas prasa. Un cilvēki senatnē, viņi par spīti tam, ka viņiem materiāls bija prioritāte, tas izgatavotais produkts un laiku viņi vērtēja it kā netika augstu, viņi tomēr ļoti augstu vērtēja savu darbu, savu materiālu, visu pārējo. Un izgatavot koka formu 2-3 reizēm, ja tu vari izgatavot vaska modeli un pēc tam atliet, mālā vai veidzemē, es ļoti šaubos. Vismaz nav tādu īpašu liecību, un vai tas ir ļoti praktiski, domāju, ka nē. Bet, ja jautājums ir, vai tā var, atbildi ir jā, tā noteikti var izdarīt. Ja man būtu jāmin, es teiktu, ka tāda koka forma, teiksim, 3-4 kvalitatīvus lējumus izturētu, tad varbūt vēl kādu 10 ar stipri zemāku kvalitāti, un tad visticamākais būtu jāgriež jauna. Jo redziet, kur ir vēl viena problēma, piemēram, par šo pašu formu, ko es jums rādīju. Nav jau tā, ka viņu nevar lietot. Mēs viņu varam lietot, mēs viņai uzliekam otru pusi, ielējam, bet tas, kas mums iznāks, piemēram, šim nav nogriezta ielietne. Es palaidīšu apkārt, viņi nav kvalitatīvi, tad nav ielīs līdz galam, bet jūs redzat, piemēram, šeit ir tā lūzuma vieta. Ja? Viņi skaidri saskatām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajā brīdī pēc tam apstrādājot, tā vieta ir 5 reizes vairāk jāvīlē, jāgriež, jo mērķis jau ir iegūt skaistu šo te beigu produktu. Tā kā,
īsumā tas būtu par šo tehnoloģisko daļu. Laikam tas, ko es vēl nepieminēju, nu, garām ejot pieminēju, bet tad precizējoši, Latvijā alva nav. Tāpat kā nav, nu, faktiski citu metālu, izņemot šo pieminēto purva rūdu. Līdz ar to viss, kas mums ir krāsainie metāli, ir maiņas darījumu produkts. Tā, vēl kāds jautājums varbūt uz šo fāzi? Nē. Es piedāvāju, ka varbūt mēs mēģinām drusku pakustēties un kaut ko izliet, tīri, lai, nu, piešautu roku un lai vairāk labāk saprastu procesu. Un tad mēs ķeramies pie akmens apstrādes, un kurš, nu, cik tālu tajā akmens apstrādē tiks, un tad varam skatīties tālāk. Esat tā ar mieru? Ja jūs esat mieru, man piedodiet, ja aizkļūst ārā no šejienes. Un tad es drusku vēl pastāstīšu par to tādu, kā jo nekur tālu mēs varam... Gana daudz ir tas, kas tā ieliet. Jā, to visu mēs pārkausējam 2., 3., 4. reizi. Neizdeg nekādi? Nē, jo alva ir praktiski tīrs metāls. Jo te būs atšķirība. Tie, kas, piemēram, vakar bija ar bronzas liešanu, jūs runājāt par kaut kādām īpašībām varbūt. Ja jūs skatāties atrastas bronzas rotaslietas, jūs redzēsiet, ka ir ļoti variabla krāsa. No sarkanākas uz dzeltenāku. Un no kā tas ir atkarīgs? Tas ir atkarīgs no vienkārši vara un baltmetāla, nu, proporcijas. Un alvas gadījumā nav šī te, nu, nav piejaukuma. Tie piejaukumi, kas ir, nemaina šīs te īpašības, līdz to var pārkausēt nosacīt neierobežot skaitu reižu. Tātad, šis nebūs ātri. Pirmajā reizē tā alva tagad visticamākais 10-15 minūtes viņai vajadzēs par spīti tam, ka ogles ir ļoti labas, jo kamēr mums uzsilst māls tīģelim, kamēr tāpat alva iekšā, viņa pietiekami liela masa tomēr. Nu, viņš ir tāds, nu, klucis, viņam vajag dabūt to temperatūru. Bet tādā ugunskurā kā šobrīd šeit, kur tās ogles jau arī ir pietiekami daudz apakšā, īstenībā katra nākamā reize, ko mēs liksim, 5 minūšu jautājums. Un būtībā, kamēr ir iekšā nepapildināta alva, tas pat nav īsti 5 minūšu jautājums. Mēs drusku viņam iedodam atpakaļ temperatūru, lai viņš tā kā neatdziest, un mēs turpinām procesu. Es salikšu vēl vienu tīģeli, vienkārši jūs pietiekami daudz, lai mēs varam raitāk spēlēties. Viņiem redzēt, negriet. Viena līnija. Tiek mazāk, ir nogriezti tepat. Tātad, tad, kad izkusīs metāls, mums ļoti veicas ar laikapstākļiem šobrīd jāatzīst, jo viena lieta, ko vajag ņemt par alvu vērā, īpaši, ja jūs paši gribat pēc tam, nu, darīt un izmēģināt, nedrīkst būt mitrums, nemaz. Tāpēc, ka gaisa mitrums neskaitās šajā gadījumā, bet mitrums izpratnē, nu, kā lietu slāsas, kā kaut kas tam līdzīgs, vispār nedrīkst būt. Kāpēc? Tāpēc, ka dolomīts ļoti veikli uzsūc šo mitrumu, un tajā brīdī, kad mēs slapjā dolomītā lejam iekšā karstu alvu, ūdens tvaiko. Un atkarībā no veiksmes rezultāti var būt ļoti dažādi. Viens scenārijs, ka vienkārši forma var uzsprāgt, saplīst. Otrs scenārijs ļoti traumatisks. Ja mitrums ir pietiekami daudz, tvaiks spiediens pietiekami liels, man pazīstam, kas, lai alvi dabūjuši sejā karstas alvas pikučus. Veiksmīgi ne pa acīm, bet, nu, respektīvi, tas nav joks, teiksim tā. Mitrā, nu, slapjā laikā to nedara. Mūsu gadījumā mēs liksim
vai nu uz ķebļa malas vai kaut kur, jo mums ir svarīgi tieši, ka tajā dolomīta formā netrāpa ūdens. Kamēr tas, nu, pārējais, tas, ka, teiksim, uz ugunskura līst, tam pilnīgi vienalga, jo, ja ūdens pils trāpa alvā, nu, viņas momentāli iztvaiko. Atkal, par to, kā tieši cilvēki lēja alvu, tehnoloģiski atkal pilnīgas skaidrības nav. Nu kā, ja par formām ir diezgan skaidrs, ka nu, tās ir formas, tā tad viņas tika izmantotas, tad par to, kā izstījās pārējais process, ir drīzāk tāda, nu, manas empīriskas interpretācijas jautājums. Divas lietas. Tātad viens, kas ir vajadzīgs kaut kāds veids, kā saturēt kopā formiņu. Nu, es izmantoju vienkārši primitīvu bronzas stieples, jo nu, man neliekas nozīmīgi tik ļoti tam, kādā veidā to dara. Es esmu redzējis, ka ir cilvēki, kas izmanto kaltas, nu, plāna dzels, tādas kā arī skavas. Vēl ir variants, kas ir redzēts, ka sien. Siet var, nu, vai nu ar parastu auklu vai tad ādas siksniņu. Ticamāka versija izklausās pādas siksniņu, jo pirmkārt to var pievilkt nesasienot, nu, faktiski vienkārši pievilkt. Un otrkārt, diegs būs materiāls, kas visticamākais aizies bojā. Nu, tajā brīdī, kad uzpilina alvu vai kaut kādu pat vienkārši pārāk stingri savelts, viņš var plīst, viņš var pārdegt. Un cilvēki tomēr taupīgi izturās pret saviem resursiem arī tajā laikā īpaši. Līdz ar to visticamākais tas tomēr ir kaut kāds vairāk kārtēji lietojams materiāls. Relatīvi svarīgs instruments tātad ir kaut kādas stangas, ko mēs varam izmantot, ņemot vērā, ka visticamākais cilvēki, kas lēja alvu, bija tie, kā jau teicu, vai tie paši rotkaļi, vai varbūt kalējs, vai kāds cits, tad lūškas ir, nu, visticamākā versija, kas ir tikusi lietot. Tā kā temperatūra ir salīdzinoši ļoti zema atšķirībā no bronzas, tad arī visticamākais, teiksim, stangu izmērs nav vajadzīgs ļoti liels, jo nu, tās temperatūras nav tik nozīmīgas. Detaļa, kas ir nepieciešama, vienkārši praktiski nepieciešama, ir kaut kāds trauks, kur jūs to darat. Es silti rekomendēju izmantot smiltis, respektīvi neturēt rokā, jo es esmu redzējis, ka cilvēki mēģina stabilizēt uz akmens bluķa, vai, nu, uz koka bluķa vai uz akmens, vai vēl pieturēt ar pirkstiem, nevajag. Jebkura burciņa vai bļodiņa ar smiltīm kalpos daudz labāk un kalpos daudzos veidos. Mēs tūlīt praktiski paskatīsimies, padomāsim par to, kādā veidā. Tā, jūs gribēsiet taču katrs praktiski pamēģināt, vai ne? Es tad piedāvāju, ka mēs pēc kārtas tad arī tās vienu tādu podziņu to lējumu uztaisam, un tad jūs ar to arī varēsiet darboties pēc tam tīrot un ņemoties, ja? Super. Tātad, praktiski, kā mums tas... Praktiski, kā mums tas izskatīsies. Tātad. Sāksim ar to, ka visticamākais vienā lējumā kvalitatīvi visas 6, nu, mums nesanāks. Nu, tas ir vienkārši, diemžēl, tā realitāte, tāpēc, ka tas akmens ar savu temperatūru, ar visu pārējo, tomēr ir ar tādu dzesēšanas spēju, ka jautājums, cik tā alva labi ielīst. Tas mums tāds laimes jautājums būs. Tātad mēs ieliekam pretējā pusē šos te kociņus un savietojam, savietosim tūlīt formiņu. Tā. Lieta, ko jūs redzat, nav obligāta, bet principā, ja jūs gatavojaties vai gribat relatīvi daudzskaitlīgi to darīt, silti ieteiktos kaut kādas caurējošās tapas vai kaut kas tam līdzīgs, tas nav domāts izturībai šajā gadījumā, tas ir domāts triviāli, lai būtu mazāk iespējas sašķiepties. Jo viss, kas ir divpusējs,
lielākā bēda, lielākā problēma, no kā mēs vienmēr baidamies, no tā, ka viņš sašķiebis. Tikko sašķiebis, tā īstenībā vai nu vispār tā kājiņa ir malā un viņu nav iespējams vairs izmantot, vai arī ir ļoti, ļoti grūti tīrīt. Restīvi, jo precīzāk izdodas salikt, jo precīzāk izdodas savietot, jo jēdzīgāk var notīrīt. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc, piemēram, alvā gandrīz nav atradumi ar divpusējām formām. Tas, kas tur bija putniņš, jūs redzējāt vēl kaut kas, tās drīzāk ir tādas spekulācijas un mēģinājumi šajā darbā. Jo lunula, jā, mēnesis simbols vai vēl kaut kas, jo viņi ir salīdzinoši vienkārši. Tikko ir augsta sarežģītība, šī savietojamība ir akmens formām ļoti, ļoti grūta. Kamēr, teiksim, vaska modelī taisot, tas ir pilnīgi, salīdzinoši vienkārši. Tātad mēs saspiežam šo formu kopā ar metāla skavām un vietojam smiltīs. Ievietošanai smiltīs ir divas funkcijas. Viena lieta, ka tas ļauj mums taisni nolikt šo, tādu, kamēr nelīs stipri, es nolikšu zemāk, bet ja sāks līt, lūdzu, atgādiniet, galvenais savākt sadāk, ar to mums liešana beigsies, ja būs slikts laiks. Restīvi, viens, ka tas ļauj mums taisni novietot. Kāda nozīme ir tam, ka taisni tas ir pirmkārt, jebkurā gadījumā mazāka iespēja aizliet kaut ko garām, kaut ko aplieties, kaut kādu, teiksim, šī nosacīta traumatiskā puse. Otrs, mazāka daļa ielīs smiltīs. Tad, kad piešaujās un, ja, teiksim, labi iznāk tā, kā gribās liet, tad īstenībā faktiski iznāk tā, ka vajadzētu palikt divām cepurītēm. Respektīvi, neizveidoties kaut kādiem lieliem noticējumiem. Kas it kā nav problēma, bet atkal viss ir tīri par pašu vienkāršību. Jo labāk mēs izlejam, jo vieglāk mums ir notīrīt, jo mums ir ērtāk visos procesos. Un trešā lieta ir tiešām šis jautājums par kaut kāda efektivitāte. Divus akmeņus salikt kopā precīzi, tomēr tā ir diezgan problemātiska lieta un var izveidoties kaut kāda šķirba, kaut kāda plaisa, kaut ko nelīdz galam salicis. Smiltis aptur iespēju izplūst, teiksim, bezizmērā. Viņš tātad turpat smiltīs saplūst, līdz malai saplūst, iespējams, manta mums pat iznāks. Kamēr jāapakšā ir tāda, tīra brīva caurējoša daļa, liesim, un visticamākais viņš izgāzīsies faktiski viss tīģelis, ko mēs mēģināsim dabūt iekšā. Tātad es pirmo mēģināšu nodemonstrēt, un tālāk tad mēs jau varam pārkausēt. Jā. Tas pilnīgi nekas, viņas sadeg aiziet augšā. Metāls ir smagāks, augšā izveidojas tāds kā sārņu daļiņa šlaga. Tas ir, es saku, alva tajā ziņā ļoti pateicīgs metāls, jo jā, protams, viņai klāta kaut kāda, sakausējuma kaut kas, bet alvas gadījumā, pat ja mums kaut kas izdeg, pārkarst, pilnīgi nenozīmīgi. Tātad, par veidu, kā mēs lejam no tāda praktiskā viedokļa. Viņa atdzisīs lēni. Jums nav jāsatraucas, ka ņemt un ātri hop iekšā. Galīgi nē. Kamēr masa ir pietiekami liela, dziest pietiekami lēni. Izņemam no ugunskura, ieliekam smiltīs, sakārtojamies, lai ir labi. Viņš it kā nav ļoti viegls, bet viņš arī nav smags. Ļoti svarīgi nespiežam ar spēku. Tikko mēs stipri stangas saspiedīsim ar spēku, ļoti liela iespēja, ka saplīsīs tīģelis. Līdz ar to ņemam viegli. Lielākajai daļai tīģeļu ir 3 stūra forma. Tas savā ziņā ir apzināti gan tīri no praktiskās izgatavošanas viedokļa, gan mēs iegūstam šo punktu, caur kuru varam liet. Un lejam. Ideja ir tajā, ka tajā brīdī, kad tur kaut kas nav bijis kārtībā ar malu, es neesmu līdz galam labi salicis. Šeit arī mums skrien gar kociņiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nākamajam lejienam mēs raksim dziļāk smiltīs. Pasākumu. Jā, lūk, respektīvi, bet, ja viss būtu kārtībā un pareizi ar šo dziļumu, tad tajā brīdī, kad augšā izveidojas cepurīte, viss tajā brīdī mēs nav jāmēģina ieliet vairāk, jo vienkārši viņam nav kur ielīt. Tātad, par aiztikšanu. Pašai formai vajadzētu būt atzisušai un vēsai, bet kā jūs varat redzēt, tas, kas ir smiltīs, ir pilnīgi šķidrs. Un tas arī dzisīs viss ilgāk. Ar rokām, tad, kad nodarbojamies liešanu, nekad nebāžam rokas smiltīs. Tas nav veselīgi, vismaz uzreiz pēc lējuma. Bišķi vēlāk, jā,
par spītam, ka temperatūra ir zema, tas tāpat būs sāpīgi un nepatīkami. Tas apdegums, nu, viņš nebūs ļoti tāds būtisks, tie pār 100 grādi, nu, čūli kaut kas. Ja uz naga, tad nakts iespējams noies, bet visādi citādi tas nav ļoti nekas briesmīgs. Nu, salīdzinoši bronzas, piemēram, ja? Bet tik un tā, mēģināsim attaisīt un saprast, kas mums ir vai kas mums nav sanācis. Tātad, par spīti tam, ka malējās ir ar defektiņiem, varam redzēt, ka īstenībā vidusdaļa mums ir sanākusi pietiekami labi. Tātad, šeit mums iezīmējas viena problēma ar defektēto formu. Var redzēt, ka šeit, nu tā kā tas ir tas formas defekts, bet mēs lauzīsim nost malā, un nu, līdz to tas defekts tur viņš arī paliks un dzīvos iekšā. Un mēs šo te vienkārši nomauksim nost, nolauzīsim nost. Un tad mēs esam ieguvuši, lūk, šādas te 3 podziņas normāls. Līdz ar to viņām tālāk būs vajadzīga apstrāde nogriezt visas šīs ielietnes, izvilkt ārā koka daļas, un tad varēsim ar to arī darboties. Tā, vai tik tāli ir piebildes jautājumi? Vajag jautāt uzreiz, tas ir tas, ko es sākumā teicu, nekas nav tik briesmīgi, kā aizmirst jautājumus. Ar ko apgriezīs tās malkas? To mēs redzēsim. Jā, nu būsim godīgi, teiksim, es izmantoju relatīvi mūsdienu rīkus. Man ir līdzi arī šķērs, kādas varēja būt dzelzs laikmetā, bet nu, tas ir tāds relatīvi dzirkļu, nu tāds variants, tāds lietosim vārdu nepraktisks. Mēs izmantosim zobārstu šķērītes, mēs izmantosim skalpeli un vīli. Nu, konkrēti ir jautājums, ko mēs darīsim. Vīls, starp citu, ir vēsturisks instruments, arī tajā laikā pietiekami izmantots. Skalpels varbūt gluži nē, bet, nu, teiksim, nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs izmantojam nazi, mēs izmantojam vīli. Nu, tās ir tās lietas, vienkārši, nu, tīri šādos pasākumos, teiksim, ātrumam un ērtībai mēs, nu, drusku kaut kādas lietas varējam citādi. Jā, akmens ir augsts un akmens, konkrēti dolomīts, viņš ļoti labi absorbē siltumu momentāli. Un ir vēl viena lieta. Iekšā tā forma, viņa ir ļoti plāna. Kamēr, piemēram, ja tu skaties uz smiltīm, viņās iegāžas vesels pikucis. Un tā pika ļoti uztur temperatūru. Tas secīgi būtu tā, ja mēs mēģinātu tā kā uzskaitīt problēmu jautājumus. Secīgi būtu tā, ka iekšā viņš atdziest faktiski momentāli, tad augšā, ja pareizi sanāk un nav man kaut kādu brīvstāvošo malu, pa kurien izgāsties, ja augšā viss ir kārtībā, tad augšā esošais pikucis būs numur 2. Tas būs, nu, tāds ilgspēlējošāks. Un tas, kas ir smiltīs, nu, tas ir diezgan nežēlīgi. Un īpaši, ja ir tie gadījumi, ka, teiksim, festivālos kaut kur, ka tu visu dienu lej, tad tas, kas ir smiltīs, citreiz ir tā, ka tu vari 10 minūtes pēc pēdējā lējuma iebāzt roku smiltīs un tur silti. Kaut kā tā. Tā, mēģināsim, ņemot vērā to formas defektu, liešanu koncentrēt uz šo malējo caurumu un skatīsimies, kā mums ar to veiksies. Tā, kurš grib izmēģināt pirmais savus spēkus? Nu, ļoti labi. Piedodiet, es neredzēju jūs otrais. Jā, nāk. Tā, respektīvi, nāc no šīs puses, tev būs ērtāk. Tā, tad ņem ciet. Viegli, nav jāņem stipri. Un lej šajā caurumā. Jā, mums viss ir gatavs. Var dziļāk, tā kā droši. Tas jā, vienkārši nestipri. Jā, un vienkārši lai iekšā. Un ar domu tur maz īstenībā, ja iekšā vajadzētu būt maz. Ļoti labi. Vēl pilieni. Jā. Jā, viss kārtībā. Viss. Tur viss jau ir kārtībā. Tā, paldies. Nē, otrs tur ar defektu bija un vienkārši, teiksim tā, būs baigā ņemšanās, ja mēs katru reizi mēģināsim labot. Atkarībā kā paveicās. Ja ļoti, teiksim tā, nevis kā paveicās, nepreiz saku, kā ielejas iepriekšējais lējums. Jo, principā, ja man būtu jāsaka, cik lējumiem vai cik podziņām
es teiktu, ka pietiktu 2 apļiem mums visiem. Bet ņemot vērā, ka kaut kas pārlīst pāri, kaut kas aiziet garām, kas ir pilnīgi normāli, tad es teiktu, ka vēl 2-3 lējumiem, un tad mēs kausējam nākamo ballīti. Ko? Piedod, es jau izvilku. Tā. Es piedāvāju, ņemot vērā, ka man ir ierobežots instrumentu skaits, ka es uzreiz pateikšu par tīrīšanu, un tas, kurš ir izlējis, tas var doties atpakaļ pie galda un sākt aptīrīt. Varam tā vienoties, jo savādāk vienkārši iznāks gaidīt rindā uz instrumentiem. Tātad, es mēģināšu parādīt praktiski šeit, tā kā piemēru, un tālāk tad varēs darboties. Tātad kociņu izvelkam. Principā vajadzētu būt, ka mēs ar pirkstiem viņu varam izraut. Hipotētiski var ar zobiem, var ar plakanknaiblēm vai kaut ko citu, bet es teiktu, ka ar pirkstiem vajadzētu varēt izraut. Ir šādi šķērīts viens uz visiem, bet viņas ir vajadzīgas tikai burtiski sākumam nogriezt lieko masu. Jo tajā brīdī, kad to nogriež tālāk, visa apstrāde iet ar sīkajiem instrumentiem. Nē, kājas paliek, viņas tā kā aizmugrītē. Redzat, viņas paliek tā kā tā. Un galvenais rīks pēc tam ir vīle. Un vīle vai smilšpapīrs ir uz galda gabaliņa, kas jums ir ērtāk, kā nu sanāk. Vīle būs visefektīvākais, visas šīs mazās maliņas, visas austiņas, visu citu. Ar vīli varam novīlēt nost, viss būs ļoti labi. Ja jūt kaut kādu plānāku, tādu kā asumiņu, var ņemt skalpeli, tāpēc, ka ar viņu ir diezgan ērti tā kā. Es ieteiktu turēties pie vīles vai smilšpapīra, jo tā notīrīšanas tehnika ir labi pietiekama. Pēc tam, kad ar vīli daļēji arī aizmuguri apstrādā, jo tā būtu lieta, ko es ieteiktu. Redzat, te ir tā vieta, kas ir kājiņa, tā kā, ja? Vajadzētu būt, ka abas puses tā kā ar vīli drusku uzmanīgi apvīlē, lai nav asa, jo savādāk tas, ko es teicu par uzvēršanu uz diega. Tad beigās var paņemt īlenu un to caurumu, tā kā izurķēt, lai viņš ir kārtībā. Bet tā arī pamatā būs apstrāde. Tā kā tā, tu vari ar savu pirmo doties guvumu pie galda un sākt aptīrīšanas procesu. Tā, paldies. Tā, jā, lūgums, tur ir viens melns trauciņš māla uz galda. To var izmantot šiem te atkritumiem. Tuvāk man, redzi maisiņam tuvāk tur, tu var ņemt to. Jā, atkritumiem izmantot. Un, ja nē, tad vienkārši vācam mazu čupiņu, jo viss ir piemērots otrreizējai pārstrādei. Pilguns tāpēc ir silti. Tāpēc man šī nodara patīk. Šī nodara man starp citu nepatīk vasarās siltās. Jo es teiktu tā, ka tas ir viens, bet otrs ir, zin kā, kamēr mēs šodien tomēr mēģinam tā, sauksim tā vismaz daļēji zinātniski tam pieiet, mēs runājam par to. Bet tad, kad ir kaut kāda arheoloģijas festivāla, kaut kas ļoti bieži ir tā, kas cilvēkiem gribas un grib redzēt. Vienkārši, kā tas ir, kā tas lejās, tieši tā, tur tā visa zinātniskā stāstīšana, tās pilnīgas muļķības, vai ne? Lūk, un tad bija, piemēram, es tagad domāju, kas bija pēdējais tāds gadījums, laikam pēdējais man gadījums tāds bija Grobiņā, 2 gadu atpakaļ, ka tajā vakarā, kad es ieskatījos spogulī, es sapratu, ka es izskatos kā ļaundars no atsevišķiem komiksiem, jo puses sejas bija sarkana, jo saule spīdēja no vienas puses, un tu visu laiku pie uguns, kur sēdi, tu viss, neko tu tur baigi izdarīt nevar. Tā, kurš grib tagad? Lūdzu. Tā, jā. Lūk, tā tad ņemam ar stangām. Jā, man jāspīž, jā. Tā, ņemam viegli un lejam šajā pirmajā caurumā. Kā ir rokai ērti. Ņemam, var liet caur vienalga kuru, ņemam, lai rokai ir ērti. Jā, maģiskais mirklis. Tā atpakaļ bišķi būs savādāk. Nē, viss labi, turam. Viss izpratnē viņa līst tā kā bišķi uz priekšu, restīvi tēmēt. Tā kā tā.
Labi. Nekas, ka tur iztek malā vēl bišķus pilnam. Ir labi, ideāli. Ideāli, nekas kā aizmuka. To, ko aizmuka, mēs sariktēsim atpakaļ tīģelī nākamajā. Skatīsimies, cik mums sanāca, cik mums aizmuka gar kociņu. Tā. Nu tad, kas saka, fiksācijas mirklis ļoti labi. Dažas ir sanākušas tīri kvalitatīvi. Lūdzu. Tā kā var droši doties pie galda, iekārtoties uz tīrīšanu. Tā. Tā. Saliksim nākamo tīģeli. Jūs iekārtojaties? Rinda ir izveidojusies pilnīgi. Nu, tā tas. Nu, diemžēl ir tā, ka tas prasa. Mēs samaņāmies vietā mācas ar bērniem, ka prieks. Mācas ar bērniem, ka nē, šitādi nav līdzi, tie nav nervozi. Tie, kas mājās, tie jau tikas nodarbs. Tas, tie, kas mājās, tie nezin, tiem nesāp. Tas viss ir ļoti. Tā. Jo mēs dabūsim, nu tad tas būs tāds, tagad mums iet ātri, bet vienā brīdī, kad mums vajadzēs vairāk sākt to albu, jā, piemēram, šis bija bēdīgi. Viss nē, bet daļa jā. Tā, tūlīt mēs to mēģināsim piepildīt vēl. Tā ir ļoti liela problēma, starp citu. Nu, ka normālos apstākļos es to darītu ugunskurā. Un ugunskurs, parasts ugunskurs, nevis šāds katls, viņš pilnīgi savādāk viņā balstās tīģels. Nu, restīvi tā temperatūra arī smiltīm ir, un es varu normāli viņu iebakstīt, ieriktēt zemē. Kamēr šeit tās ogles ir tādas... Jā, vai akmens malā, vai kaut vai... Nu kā, ja ir liels ugunskurs, nu kas notiek normāli? Zeme izdeg, un tā temperatūra, tai smiltī jau ir tāda, ka tu vari... kurināt, ja? Un mums tūlīt viss jau notiks ļoti ātri. Salikšu, kamēr salikšu nākamo formu, tikmēr tas jau būs izkusis, es domāju. Šitajā nebūs daudz, kaut kādu 500, 600 vidū. Teiks tā, labā ugunskurā, ja jūs skatāties, piemēram, uz Jāņu ugunskuru, ir tas viens mirklis, kad vidū jūs redzat, ka tas ugunskurs ir bezmaz balts. Balta krāsa, 1000 grādu. Nu tā, rupi rēķinot, jo pat parastā ugunskurā var dabūt 1000, bronzu gluži neizkausēs parastā ugunskurā, nevis tāpēc, ka nebūtu pietiekama temperatūra, ko ir grūti sasniegt, bet viņa ir pilnīgi nekontrolējama. Un tas ir tas par izkusušajiem tīģeļiem, nepaņemamo, nu, bet jā, tas ir tāda temperatūra, un līdz ar to, teiksim tā, hipotētiski līdz to bronzu varētu izkausēt arī ugunskurā, un ja mēs redzam, piemēram, arheoloģiskajos izrakumos pēc tam, kad ir, nezinu, liecības par nodegušu pilskalnu, piemēram, ja, mēs tur varam redzēt to, ka ir saucamie, nu, bronzas sakusumi, ja. Nu, tas nozīmē, ka ļoti iespējams, ka tur ir bijusi kaut kāda šī te, nu, tāda lielā uguns nelaime kaut kāda. Bet, jā, šeit es domāju, ka nav daudz. Mēs izliesim šo, un tad es uzlikšu nākamās pagals. Un tad vienā brīdī visticamākais viņš uzvilks stabils kaut kādiem 800, teiksim, un varbūt pat vairāk. Jo viņam jau ir svarīgi tikai viena lieta, viņam ir svarīgi, ka apakšā ir gaisa padeva. Nu, šitam ir izurpti cauruma apakšā, teiksim, bļodēm visu, un viņš to temperatūru spēja noturēt. Nu ko, gatava? Tā, ņem ciet, atceries, nespiedz stipri, ņem. Uzmanīgi, viss labi. Un lejam iekšā. Ļoti labi. Viņš tur augšu izskrēja, bet vajadzētu būt, ka apakšu vēl ir. Jā, viss, paldies. Tie, kas jautāja par smiltīm vai kaut ko citu, ja ieskatās tagad tīģelī, tas nav tikai smiltis, bet nu, tas ir, teiksim, tāda draza, jā? Nu, atliekas. Piedodiet. Tā, es atvainojos. Bet tie zudumi viņi īstenībā ļoti minimāli, jo kas ir tas, kas pa virsu aiziet, tās tiešām, piemēram, smilts graudiņi, kas ir tikuši iekšā, vai kaut kāda smildziņa, vai koka putekļi, vai pelni.
alva ir blīva. Viņa pēc ķīmiskajām īpašībām turpat vien pie svina ir. Vienīgais labums, ka nav indīga. Līdz ar to izkusušā veidā viņa ir tieši tik smaga, ka pat smiltis, viņas aiziet pa virsu. Līdz ar to ir ļoti normāli. Viens variants pasūtīt internetu veikalos ir pietiekami daudz, tāpēc, ka, kāpēc viņi izmanto lodēšanā. Jā, būtībā lodalva, bet jāskatās, vienkārši tieši tā ir vienīgā atšķirība. Jāstāsta, es ieteiktu mazāku sēru sastāvu vai bez sēra, vai arī bet obligāti bez Kaliforniju. Es tagad gan sen neesmu bijis, Purcēmājas Dominas, piemēram, ir dažādu metālu tirdzniecības bāze. Vienkārši atrodam jebkuru metālu tirdzniecības bāzi, tāpēc, ka tie, kas ir, piemēram, depo vai ksenukais vai kaut kas, tas vienkārši būs dārgi. Jo tādu pašu lodalvu arī bez Kaliforniju var nopirkt arī tur, bet pamatā tā būs tāda stipri pārcenots pasākums. Es nezinu, cik tagad šajā brīdī, es pēdējoreiz pirku pagājušajā gadu alvu, un pagājušajā gadā viņa jau bija diezgan uzkāpus, cena bija 50 eiro kilogramā. Bet atkal viss ir atkarīgs no procesa, ja tā. Kādā veidā viņi pārdod kā plātnītnēs? Stienīšus. Tā, šeit ir 3 sanākušas podziņas. Tūlīt izvilksim un varēs doties uz tīrīšanas procedūru. Tā kā ir diezgan grūti pateikt, jo agrāk bija, tad, kad nebija sācies karš ar Krieviju, bija vairāk. Šobrīd ir mazāk un lielākā daļa līdz to nāk no tā kā rietumiem, nevis no austrumiem, bet būtība jau nemainās. Alva ir alva un galvenais pie lodavas skatīties, ja ņem lodavu. Es ieteiktu noteikti neizvēlēties drāti, saucamo, jo var nopirkt jau šo te gatavo, tā kā lodēšanas drāti. Tas ir, ja izskaita uz kilogramiem, tad raudāt gribas, tāpēc es teiktu, ka labāk ir. Bet jā, piemēram, mūsdienās pietiekami normāls variants paskatīties, kādi internetu veikali ir un vienīgi jautājums par piegādēm. Tāpēc, ka ja jums ir iespēja, ja jūs dzīvojat Rīgā, vai tuvumā, ka nav speciāli baigais gabals jābrauc, tad lielākā daļa šitie, kas ir metāli, tomēr tas ir svara jautājums, cik sver tā piegādājumā prece, ja? Es silti ieteiktu rēķināt pašiem izņemt, nevis sūtīt uz Omniu vai kaut kā tam līdzīgi, bet mūsdienās es gribētu teikt, ka tas ir pietiekami, tā nav problēma, teiksim tā, vai var dabūt katrā veikalā, bet nav arī ļoti problemātiski tā. Tā. Nākamais izstāsta, ka jau ir izkusis, mēs varam turpināt ballīt. Kurš grib nākamais jūs, ja? Tā, stāsts tieši tas pats. Ņemam ciet, nespiežam. Droši dziļāk varam bīdīt, jā. Tam nekas, nē, pilnīgi nekas. Neko neskādē. Droši lejam. Un viss ļoti labi. Viss ir kārtībā. Varam vēlreiz pilīt uzpilnāt, jā, jo viņš ir bišķi leņķī. Jā, ideāli. Paldies, laižam vaļā. Jā, man ir, teiksim tā, jā, kaut kāda bišķi pieredze ar šo. Ziniet, dienā, jā, vairs jau nē. Agrāk, kad mēs bijām aktīvāk. Šitā pielēja 1000 podziņas priekš tās lībiešu villainas? Jā. Un tas ir tas... Citu variantu nav, ne? Nav. Kā mūsdienās, protams, ir. Mēs varam mūsdienās izgatavot kaut kādu lielu silikona formu, atspiežam un... Es vienkārši to īsti nenodarbojos. Man vairāk tas, tā vēsturiskā puse man noteikti interesē vairāk nekā tā, teiksim tā, praktiskā iegūma puse. Bet atbilde ir jā, tieši tā. Un tas ir tas stāsts par lietām, piemēram, ja mēs skatāmies, kā cilvēks ģērbās senatnē. Mēs skatāmies uz šo te, teiksim, villainu, lībiešu, un tur tiešām gandrīz 1000 podziņas un tā. Cik ļoti skaisti, cik grezni. Īstenībā tas, ko mēs redzam, tā ir kapu kultūra.
Un tas būtu tāpat kā, piemēram, ikdienā strādāt smokingā vai kaut kā tam līdzīgi. Jo arī, mēs citreiz diskutējam ar kolēģiem, arī rekonstruktoriem, teiksim, ka īstenībā tiem tērpiem, ar ko mēs strādājam festivālos vai pasākumos, viņiem galīgi nav jābūt grezniem. Tāpēc, ka tas, ko mēs redzam kā tautas tērps, vēl kaut ko tie bedību, tā, lūdzu. Nē, jo esot tās celainas bijušas, apdilušas. Nē, varētu, protams, arī. Jā, interesanti ir tas, pastieties, redz, piemēram, dolomīta gabals atlūza šoreiz. Tas ir tas, ko es teicu, ka pie ielietnes tā uzmanīgi neaiz tās daļas. Tam vajadzētu būt siltam šim. Nē, protams, ka kaut kādas daļas jā, bet ja mēs skatāmies uz tādiem, pavisam greznajiem apģērbiem, tad tā ticamība stipri ir tomēr, ka tas tāpat kā, piemēram, Jevgenija, cik bija puzētās aproces uz rokām? Man liekas, 11 un 11. Un, kad iedomājies strādāt ar bronzas kluci uz katras rokas pa 11 aprocēm, jā, varētu būt, jo es no galvas neatceros. Precīzi es zinu, ka tas bija 2002. Gada izrakumi, ka bija tie lielais skaits ar tām aprocēm. Tā kā tas ir tāds vienmēr, diskutabls jautājums. Vai arī tas pats jautājums, piemēram, pa apaviem. Tā. Plakanknaibls vajag. Ja vajag plakanknaibls, tādas ir atrodams arī. Man vienkārši jāpameklē, viņas ir. Tā, labi. Ko, nākamais, vai ne? Jā, es skatos, ka pacietīgi tiek gaidīts. Tā, lūdzu. Tā. Un sekundīgi, tu pastīšos. Jā. Es drusku viņu uzrušināšu īstenībā, tāpēc, ka vienkārši viņš kaut kā ļoti šodien cenšās mukt prom. Neko darīt, bišķi paslapināsies. Jācer, ka sanāks galvenais, jā. Ko? Droši var dziļāk, jā. Tas nekas jau ir. Un kā jums ir ērti, tā arī. Ļoti skrien prom šodien. Nekas. Ļoti labi. Es domāju, ka vajadzētu pašām, tā pogām būtu sanākušām. Nē, ja viņš skatīsimies, tāpēc, ka mūk citreiz pa virsu. Vienkārši skatīsimies jautājums, cik ar koku aizskrien. Tāpēc, ka tā ir vēl viena problēma ar formas izgatavošanu. Tad, ja jūs paši saņemsties un darināsiet, uzķert to robežu, kur koks ielien iekšā un kur gar koku izlīst visa alva, tas ir diezgan, tas ir tāds punkts. Es teiktu, ka jautājums, teiksim tā, ja drusku krāpjās uz tās masas noslīpēšana ar elektroinstrumentiem, tad tā pirmā stadija nav tik nežēlīga, bet īstenībā, man liekas, ka 4 būs sanākušas. Jā, 4 ir. Tā, jā, lūdzu. Es teiktu tā, ka, ja grib pareizi, tā kā mēs tagad mēģināsim, pareizi būtu slīpēt akmeni pret akmeni. Un tikai, tas būtu tas pareizais veids, kā mēs slīpējam. Apmēram 8 stundu nepārtraukts slīpēšanas darbs ir tieši slīpēšana. Un es teiktu, ka ar to grebšanu savukārt tas nav tik ilgi atkarībā, ko grib izgatavot. Es teiktu, ka tādu podziņu formu, ja akmens ir labi noslīpēts, kā saka, viss ir gatavs, viss ir kārtībā, es teiktu, ka tādu podziņu formu droši vien tādas, ālā vienas darba dienas laikā droši vien var izgrebt. Es teiktu, ka droši vien paies ilgāk no tāda rezultatīvitātes viedokļa, kamēr būtībā vajadzētu būt kādam tam procesam. To es, forši. Būtībā vajadzētu būt kādam tam procesam. Jūs izgriežat sākumā pašu to tā kā figūru, bez dekoratīvā zīmējuma, un izgriežat viņu ne ļoti dziļu, bet tādu. Tad jūs mēģinat liet. Jūs lejat pirmo lējumu un skatāties, vai viņš, vai viņš izlīst vai neizlīst, kādā veidā ir tā daļa. Un tad taisa to zīmējumu. Līdz to varbūt arī vairāk kā viena diena, teiksim tā, bet tāda
vidēji zīmējumi, ja mēs izteiktu stundās, es teiktu formas noslīpēšana, kaut kāds, teiksim, 8-10, griešana 8-10, ja ļoti maza figūriņa, protams, nē. Tāda viena podziņu, vienkārši to zīmējumu ieskrāpēt, tas varētu būt 3 stundas jautājums. Bet kamēr visu lejam veidnīti, kamēr visus gaisa kanālus, kamēr visus pārējos priekus, tikmēr, tas vienkārši paņem laiku. Jā, droši, un kā ir ērti. Tas tīri kā pašam uz roku, tas tā nespiežam stipri, jā, ļoti labi, lejam iekšā. Jā. Viss labi, tas galvenais nav jābaidās. Tāpēc, ka tā es saku tā, jā, ļoti labi, paldies, jā. Tas, ko es saku, tā pozitīvā iezīme ir, ka tas ir tik ļoti otrais pārstrādājuma lieta, ka nav jābaidās, ka salīst smiltīs un... Ko skatīsimies, kas mums ir. Kaut kas noteikti sanāca. Es teikšu tā, labā lieta ar podziņām ir tā, ka podziņas tā pašas masa ir tik maza, ka praktiski vajadzētu, ja kaut kas nenotiek vismaz vienai no tām, rindas vajadzētu būt labai. Ir 5. Jo, piemēram, cita lieta ir ar lielajiem plāciņiem, piemēram, saknām galīgi tas tā nav. Tur ļoti, ļoti bieži, ka daļa neielīst, daļa nesanāk kaut kas. Tā, lūdzu, neņemam aiz augšas. Tas ir vienīgais, kas vēl ir. Viņš nav vairs ļoti karsts. Ir tā, ka īstu apdegumu nedabūs, bet nepatīkam būs. Un kāpēc izdarīt nepatīkam, ja var neizdarīt nepatīkam? Tā. Ja pietrūkst vīles, ir smilšpapīrs, tur satīts rullīšos uz galdu, ko ļoti labi var izmantot. Tā, jūs tagad, ja? Tā, nespiežam stipri. Droši lejam iekšā. Labi, izcili. Pastīsimies, cik un kas mums no tā būs sanācis. Tātad 4 būs kvalitatīvi. Viena tāda daļēji, bet 4 būs ļoti labi sanākušas. Var redzēt, vai ne? 2, 3, 4. Tā, lūdzu, atkal neņemam aiz tās daļas, kas ir karstā daļa. Un var doties pie... Līdz sāka? Vai vējš tas vēl pagaidām ir? Jā, zin kā, pagaidām šis nav, procesam nav bīstami, bet jā, tas tāds. Saku, vienā festivālā bija paziņa atstājis formu ārā, drusku uzlija un aizmirs vienkārši. Un viņš lej un pa lūpu. Vēl ļoti veiksmīgi, tā kā pa vaigu, pa muti, bet ne pa tādām jutīgākām ķermeņa daļām, bet vispār kopš ļoti. Un kopš tās reizes vienkārši mēs zināmā mērā, kā lai saku, esam mācījušies no kļūdām un uzmanamies. Tātad mitrums nav labi. Tā. Lūdzu, kurš? Tā. Jums rindiņi, ja? Jā. Kurš pēdējais? Tā. Jā.
Tā, lejam iekšā droši. Perfekti. Paldies. Es tūlīt ātri salikšu nākamo un tad... Tā. Es jau aizrāvos, es biju gatavs lietu un lietu. Nē, ir tā, ka skatāmies, kas mums... Tātad 4, tā 5 tāda, 4 tā, jā. Jā, lūdzu. Tā. Tātad ņemam nestipri, tā kā ir ērti ar roku. Jā, viņus vajag pavērt, dziļāk droši var likt iekšā, viņi nekas metāli nesalīp, viss ir labi. Nē, bet kaut kā pa šitējiem jāliek. Vienalga, turien, kur gribās. Nē, tad šitā nebūs man ērti. Nē, es saku, tāpēc šeit ir jautājums vienkārši, kā pašam ir ērti. Un tēmējam un droši. Jūs man līdzat, jā? Nē, varat paties vienkārši tā drusku. Baidos. Nē, nav jābaidās. Nevajag šļakstīt. Man visādi citādi viss ir pilnīgi droši. Ļoti labi, ideāli. Paldies! Arī 5. Nu, pat 5. iznāk uz tā. Paldies. Jā, piedodieties. Nekas. Jā. Jā, droši. Jā. Vai ne vismaz iespēja atsildīt roku? Jā. Tāpēc, ka temperatūra zemā. Šajā gadījumā, drusku smiltīm, vai diezgan smiltīm jābūt klāt, visam citam vienalga. Nē, tur taču viņš ir graudājumā. Nē, šim ir konkrēti jautājums par tīģeļiem, tad šeit ir vienalga. Tikko mēs runātu par bronzu vai kaut ko citu, pilnīgi cits spēles noteikums, zvirgzdi, šamots vai citi krāpnieciski līdzekļi, teiksim, grafīts. Bet tikko mēs skatāmies uz parasto, teiksim, jo šajā gadījumā kas tas tīģelis īstenībā, viņš būtībā tā temperatūra vai tāda, ka varētu saujā viņu kausēt gandrīz vai, labi, neveselīgi, bet, labi. Nē, man ir bijuši 2 reiz triki dzīvē, kas man nav paši mīļākie piedzīvojumi ar šo procesu. Vienreiz iekāpu svaigā peļķē, ko es biju izlējis, un vienreiz uzlēju uz naga. Un toreiz bija visbriesmīgāk, tāpēc, ka es palīdzēju bērnam lietu. Es taču nedrīkstu kliegt, stāv un smaida, kamēr tev ir tavs... Tā kā, karstā līme, ka tu... Kaut kā jā, un tad domā, atdalīsies, neatdalīsies, cik tālu atdalīsies, kas tieši. Tā, spēles noteikti tie paši izvēlēs, kur tev liek, izvēlēs, kā ir ērtāk, jā. Un vienalga, pilnīgi vienalga, no kuras puses ir ērti. Un lejam iekšā, droši. Palaižam un vēl ielējam. Un varbūt vēl pilīti. Gribās kaut ko citu? Vecin kaut ko.
Podziņa nav tas, ja? Labi, es pastīšos. Nu, tas būs kā krellīt piekariņš, jebkurā gadījumā. Es paskatīšos, kas man ir līdzi, ja? Tu gribi kaut ko tādu jēdzīgu, ja? Es sapratu. Bet tad izdarīsim tā, ka vispirms tad mēs ieliesim podziņas vēl kundzei, un tad tā 4 izskatās, ka būs kvalitatīvas, ja? Super. Tā, var doties tad tīrīt. Tā tad ieliesim jums, un tad meklēsim kaut kādu mantu, ja? Skaidrs. Pateicīgs, liels paldies. Ļoti, ļoti novērtēju. Tā. Ar Īlenu var mēģināt paurķēt. Jā, bet ir tā, ka, piemēram, tas, kas ir smiltīs, ko es tagad ķeksēju ārā, tie nav vēl augsti. Viņi ir diezgan tādi, tas, kas iekšā ir atdziest pilnīgi zibenīgi, tas, kas drusku augšpusē, tas lēnāk, bet tas, kas ir smiltīs, tas vēl tādu brīdi silts. Tātad, nav jāņem stipri, pietiekami viegli, kā ir ērti. Var pietiekami viegli ņemt un jāņem tā, lai ir ērti pašam. Viņš neizspūks ārā, ja? Dziļāk var arī ņemt, bet ir ok. Un lejam droši. Pa vidiņu jātrāk? Vairāk vai mazāk, jā. Vēlreiz ieliesim tur daļa. Ideāli. Ļoti labi. Nespiežam. Paldies, jā. Redzat, ielūza visa mala. Nē, viss kārtībā, es vienkārši stāstu. Tāpēc man viņi ir daudz. Bet īstenībā iznāk otrādi faktiski. Tāpēc, ka īstenībā viņš no tām stangām ļoti lēni mūk. Viņš tā kā nemūk. Kamēr tad, ja saspiež, vienkārši tas var beigties ar traumu pašam, jo, ja viņš drusku salūst un vienkārši nokrīt tur, tas nekas, bet viņš var, teiksim tā, ja saplīst, tad viņš var tā kā pa gaisu aiziet vairāk. Tā. Lūk, un pastīsimies tur kāds mums ir. Rezultāts ir ļoti glīti. Tā. Es esmu sliktu atmiņu. Mēs dabūsim vēlreiz, lai es atvainojos. Es kociņus neieliku. Piedodiet. Caurumiņi nebūs. Viņam nevar Caurumiņi nav. izzurt. Var mēģināt, ja jūs gribat, jūs varat mēģināt ar īlenu izurķēt aizmugurēs. Bet es ieteiktu ar kociņiem tomēr. Vai jūs gribat pamēģināt? Nē, labi. Nē, jūs varat mēģināt. Jautājs, ko nezinu. Nē, tas, vai jūs jautājāt, vai var? Atbildi ir, var, bet vai tas ir viegli, atbildi ir nē, un vai tas būtu šajā gadījumā baigi jēdzīgi, domāju arī, ka nē. No tāda viedokļa, ka vienkārši, ja mērķis tā kā ar caurumu, tad noteikti labāk, lai ir tas kociņš, tāpēc, ka nav garantija, ka tāpat nenāksies urķēt kokā caurumu. Jo, ja neizdosies izvilkt, ja? Jo ir tā, ka daļa izvilkties var viegli, bet var, teiksim, kādā podziņā būt iesprūdis viņš vienkārši. Ko, mēģinam dublis 2. Dublis numur 2 un nepiespiestas pamēģināt. Vienkārši izmēģiniet. Jā, vienkārši pamēģiniet, pacelājiet un. Jā, tieši tā. Labi, liekam atpakaļ. Domāju, ka jā, tur redzēsim. Jo tā kā nav kociņa, tad viņš, redzat, augšā viņš arī nav sastīndzis, viņš joprojām ir tā kā. Un tagad, kad es izņemšu, iekšā viņi būs augsti. Ne augsti, bet silti, bet vēsi. Tad tā augša viņa ir, redzat, vēl mīksta pat. Restīvi, to aiztikt nav veselīgi. Tāpēc, ka lielāks, jā, masa lielāka. Redzat, 4 kvalitatīvas podziņas. Labi, veiksmi citur, es ceru, ka bija noderīgi. Tas nozīmē, ka podziņas liet. Drusciņa audzina raksturu. Jā. Tā, nav par ko. Droši varam doties pie galda, meklēt kādu instrumentu un
Jā, apstrādāt. Tā. Es atceros, ko es solīju, es eju meklēt, kas man ir krājumos. Es pastīšos, kas man līdzi. Lietus jau vairāk sāk līt. Jā, tūlīt mēs arī finišēsim šo te daļu un tad ķersimies pie akmeņiem. Tā, piedošana, es atvainojos, piedod. Zirgu? Zirgs der? Nu, citu ir diezgan ierobežot. Tad vēl... Ko tad? To putniņu? Varam mēģināt to putniņu. Ar to putniņu vienīgais, kas ir jāņem vērā, ka vai šķībi, tā ir tāda, nu, laimes spēle baigā un jāņem pa labi būs kā būs. Tu arī gribēsi putniņu, vai ne? Jā, nu tā man arī likās. Nu jā. Savādāk nav godīgi, savādāk nesanāk godīgi, vai ne? Tā. Pats liesi? Nē, mammai būs jālej, vai? Pats lies tomēr, jā? Nu, tad ņem citu. Nespiedz stipri. Es palīdzēšu drusku pieturēt. Tu vari liet pats. Un hop, ļoti labi. Tā galvenais šobrīd neaiztiec. Arī tas, ka tā podziņa forma viņa ir gara un tīzla. Līdz to viņu, es atvainojos, taisni ielikt ir grūti un kaut kas iztek pa malām. Mazajām formām šī būtu normālā forma, kā būtu tai augšai, tā es ielikšu pasildīties šo vēl. Mazajām formām tā būtu... Jā, es tūlīt finišēšu liešanu, man viss labi, paldies. Nē, pēdējais lējums tūlīt būs un viss. Restīvi mazajām formām šādi būtu normāli, jo šo arī viegli nogriezt, viegli pārstrādāt un tā tālāk. Nu, lūk, sanāca glīts putniņš. Tātad neaiztiec šo vietu, tā ir karsta, ņem aiz galvas. Un var iet ar mammu apstrādāt. Griezt nost asti un tur. Nevis asti, jā, tā ir asta. Bet tas ir misiņa vai bronzas tās tieplīte? Šī ir, nu, misiņa. Būsim godīgi atšķirība, bronza vai misiņš. Mūsdienās viss ir misiņš. Tāpēc, ka mūsdienās teikt bronza, tad tam jābūt ļoti, ļoti speciāli pasūtītam sastāvam, jo īstenībā pamata atšķirība ļoti vienkārši no pieejaukumiem. Abi divi ir vara sakausējumi, abi divi ir dzeltenie, bet principā vēsturē tas, ko mēs ar vārdu, jā, cinks vai alva, un vēsturiskā bronza ir ar alvu, un mūsdienās gandrīz neviens to netaisa. Tāpēc, ka cinks ir plūstamāk, jēdzīgāk, spožāk, līdz ar to... Citi taisa it kā misiņa, bet uzrakst kā bronza. Nu, tāpēc, ka... Tas labāk skan. Gribās teikt, ka bronzas. Nē. Bronzas laikmets. Nu jā, tā tālāk, jo vēsturiski īstenībā jau dzels laikmetā ļoti bieži tas ir misiņš, nevis bronza. Bet, nu, īstenībā man... Tādas plastiskās vai īpašības kaut kādas ir atšķirības. Tā, vēl drusku uz... Jā, viss labi, paldies. Es nezinu tik detaļās. Es pieņemu, ka atbilde ir jā, bet minimāli. Par spīti tam, ka ir milzīga atšķirība abu materiālu kušanas temperatūrā šo pieejaukumiem. Nu, cinkam ir augstā, alva ir zemā. Tik un tā, gan bronzam, gan misiņai kušanas temperatūra abiem diviem ir virs 1000. Un līdz to viņām tās īpašības, cinka bronza būs cietāka un vieglāk plūstoša, alvas bronza savukārt ir nu, drusku plastiskāka, teiksim tā, pasties, cik tev smuki sanāca, bet ņem aiz galvas, nevis aiz astas, asta būs karsta. Un ir jāiet apstrādāt. Nu jā, un līdz ar to, bet nu, mēs esam pieraduši pie tā, ka bronza, jo, piemēram, arī tēlnieki, nu, viņi mūsdienās arī lieto apzīmējumu, ka bronza. Bet, nu, tur ir ļoti jautājums, vai ir alva sastāvā vai nav, un kā tas viss veidojas. Bet jautājums, vai tas ir būtiski? Viss. Tā. Es pieņemu, ka jūs jau savā ziņā drusku darbojoties, varbūt esat paguruši. Tā kā pamatmērķis ir tikt galā šobrīd ar šo te podziņu apstrādi. Un tad varam domāt, vai un ko mēs darām tālāk.